Mēs atrodamies Mārupē, Mārupas novadā, Marutas Raudes porcelāna darbnīcā. Porcelāna priekšmetu izgatavošana sākas ar porcelāna masas ieliešanu ģipša formā. Ģipša formas ir nožāvētas un gatavas darbam. Un šī ir porcelāna priekšmets, kur var tālāk izmantot darbam. Pēc pirmās dedzināšanas tas tiek vēl pēc tam vēlāk glazēts, glazēšanai un gatavs, pievērsiet uzmanību, ir daudz mazāks nekā sākotnējais. Tātad notiek redukcijas, saraušanās par orientējoši procentiem 14. Šis ir darbietilpīgs process un no viena gala līdz otram aizņem tuvu pie 3 nedēļām, kamēr tiek savākta liela krāsns pilna ar priekšmetiem. Šajā telpā atrodas keramikas krāsns, ar kur var sasniegt temperatūru līdz 1300 grādiem. Pašreiz krāsns ir piepildīta ar dekoliem, un tur pietiek ar zemāku temperatūru, tikai 750 grādi. Jūs būsiet pirmie cilvēki, kuri redzēs, kas tur īsti ir sanācis. Pašreiz temperatūra ir 165 grādi, un mēģināsim vienu priekšmetu paņemt. Ļoti karsts, un noliekam to. Šeit darbnīcā var apskatīt arī Marutas Raudes dzīves laikā radītos darbus. Un šeit vitrīnā izvietoti daži no spilgtākajiem darbiem, piemēram, šeit teikanna, 4 eņģeļi pie oranžās upes, kauss Life is Life, un šeit savukārt kausiņu kolekcija puķis kāpējiem, veltījums skolotājam Aleksandram Dembo. Porcelāns ir ļoti kaprīzs materiāls. Tas sastāv no gandrīz 20 dažādām sastāvdaļām, kura katra no tām uzvedās mazliet savādāk. Piemēram, ja izliešanas procesā porcelāns ir deformējies, tad mēģinot šo deformāciju labot, apdedzināšanas procesā porcelāns atcerās, tam ir atmiņa. Un tad tas ar uzviju savu deformāciju realizē. Un rezultāts, kā likums vairs nav īsti lietojams, ja vien mēs to neizmantojam kā mājās vai kā mēs saucam jautrās krūzītes, jautrie trauciņi. Marutas Raudes porcelāna darbnīcas apmeklējumiem lūgums ir iepriekš pieteikt savas vizītes, un vislabāk tas ir izdarāms pa telefonu. Mēs priecāsimies jūs redzēt Marutas Raudes porcelāna darbnīcā. Laipni lūgti!